Pasaļi. Ir 4:30 no rīta, un šodien mēs dodamies uz Liepāju. Esam uzlādējušies uz 90%, kas mums nodrošina 390, orientējoši 390 kilometrus. Līdz Liepājai ir kaut kur gandrīz 400 kilometri, un navigators Teslas mums piedāvā braukt, izmantojot Teslas superchargeru, palādēties tur aptuveni 37 minūtes. Es domāju, ka mēs brauksim garām un lādēsimies aptuveni iespējams kaut kur pie Brocēniem vai Saldū. Navigators mums apgalvo, ka mēs Liepājā nonāksim 4,5 stundās un nobrauksim 396 kilometrus. Un mums būs mīnus 11% uzlādes. Tā, nonulēsim visus mērītājus. Drusciņi vēl sagatavosimies un varēsim braukt. Garāžā uzrāda 15 grādu, bet ārā ir kaut kur ap 10 grādiem siltuma. Gatavojamies un braucam. Esam ieradušies Brocēnos, ieradāmies ar 9%. Kopā esam nobraukuši 303 kilometrus, patērējuši 51 kilovatstundu. Vidējais patēriņš mums bija 168 vattstundas uz kilometru, jo lielāko ceļa daļu mums lija lietus. Lādējamies. Vēl jānobrauc 101 kilometrs līdz Liepājai. Kas mums šeit ir apkārtnē? Apkārtnē mums ir ezeriņš. Var aiziet izpeldēties. Tāpat arī mums ir visas, protams, ērtības. Drusciņi tālāk var aiziet uz Viršiem nopirkt kafiju. Protams, būtu patīkamāk, ja uzlāde notiktu pie pašiem Viršiem, bet var arī tā. Lādētājs ar maksimālo jaudu 150 kW. Turpinam lādēties ar ātrumu 144 kW. Ielādējuši jau 90, ielādējuši jau
10 kWh. Nu, 4 minūtes. Pagājušas 11 minūtes. Esmu uzlādējis 26 kWh, kas mums būtībā ir pat pietiekoši līdz Liepājai. Liepājas sasniegsim ar atlikumu 17%. Būtībā pilnīgi pietiekoši. Šobrīd lādējamies ar ātrumu ar jaudu 111 kW. Uzlādēt 24 kWh. Nu ko, slēdzamies nost, turpinam ceļu. Liepājā, kāpēc nepiebraukt pie jūras un neiztaisīt skaisto ekrāna sākumbildi. Esmu pabeidzis visas dienas Liepājā un tagad lādējos mājupceļu. Mājupceļš vedīs caur Spici. Tā kā lādēšos nedaudz. Kopš iepriekšējās uzlādes esmu nobraucis 117 km, patērējis 18,0 kWh ar vidējo patēriņu 153 Wh uz kilometru. Kopumā nobraucu 420 km, iztērēju 69 kWh, vidējo patēriņu 164,2. Atbraucu uz šeieni bija ap 15. Lādējamies ar 124 kW jaudu. Nākošais mūsu mērķis jāiebrauc Rīgā Spicē. Tas no mums ir 212 km attālumā. Ieradīsimies šobrīd ar -25%. Tā, mēs šobrīd atrodamies pie Liepājas Olimpiskā centra tenisa halles, tepat netālu Maksima, Top. Vēl garām braucot redzēju kaut kādu iepirkšanās centru. Tirdzniecības centrs sala. Reāli tas izskatās lūk tā. Tur var aizčāpot līdz jūrai. Un šeit ir 2 lādētāji. Ar lādētājiem kādas minūtes 5 nomocījos. Pirmkārt, viņu apzīmējumi līdz galam nav skaidri vienkāršam cilvēkam. 2B. Tur 2B arī. Kurš kāds lādētājs, kuram vadam atbilst. Jāsaka par šo lielu fuju. Šobrīd. Nu jā. Un
Atšķirībā no lādētāja brocēnos ekrāns nestrādā. Aha. 38,2. Nu, varētu arī šeit ierakstīt. Vai arī šeit. Nu, citiem vārdiem negatīva pieredze. Nepatīkama pieredze. Nu, un kamēr auto lādējas, tikmēr var aizsteigāt nedaudz līdz jūrai. Daži tur mēģina peldēties. Uzraksts peldēties aizliegts. Nu tā 22 minūtes palādējāmies, pastaigājām pa pludmali. Jābūt baterijas atlikumam ap 16% pie ierašanās spicē. Uzlādēts mums 68%, tas ir aptuveni 290 km. Ok, tad slēdzamies nost un uzlāde notiek ar 71 kW jaudu. Ielādējām 35 kWh. Ko, slēdzamies nost un viss. Nu tā, esam spicē, atbraucām ar 18%, nobraukuši esam 216 km, patērējuši 31,6 kWh, ar vidējo ātrumu 146, ar vidējo patēriņu 146 Wh uz kilometriem. Nu, šobrīd lādējamies ar 50 kW jaudu. Nu tā, visi uzdevumi izpildi. Varam braukt mājās. Mašīna arī palādējusies un līdz mājām pilnīgi noteikti, ka pietiks. Tā, vēl aizvien lādējamies ar jaudu 50 kW.
nobraukuši ar 12% uzlādi. Kopsumā no Liepājas esam veikuši 438,9 km, patērējuši 64,7 kWh. Vidējais patēriņš 147,4 Wh uz kilometru. Kopsumā nobraukuši 859,9 km, iztērējām 133,9 kWh, vidēji 155,7 Wh uz kilometru. Kopsavilkums šim braucienam. Nebija mērķis aizbraukt pēc iespējas ātrāk. Viens no momentiem, kas tika mēģināts panākt, ir lādēties pēc iespējas mazāk un nelādēt nekādu lieku enerģiju. Jā, tika uzlādēts ar nelielu rezervīti drošībai. Ja nu gadījumā kāda no uzlādes stacijām nestrādā, ņēmu vērā arī Teslas navigācijas prognozi un centos, lai ierašanās būtu ne vairāk par kādiem 10 līdz 15% no baterijas ietilpības. Šeit var redzēt, ar kādu uzlādes jaudu mašīna spēj lādēties, salīdzinot kaut vai to pašu momentu, kad mēs uzlādējām 39 kWh Liepājā par 24 minūtēm un drusciņ mazāk 33 kWh mēs lādējām Spicē par 40 minūtēm. Liepājā mums bija lādēšanas stacija ar 150 kW jaudu, bet Spicē mums bija lādēšanas stacija ar tikai 50 kW jaudu. Tāpat var redzēt arī patēriņa atšķirību. No rīta braucot vēsākā un lietainā laikā mums sanāca patērēt 164 Wh uz kilometru, bet atpakaļceļā mums jau bija ekonomiskāka braukšana, sanāca 147 kWh uz kilometru. Braucam Čiļiņā kādi 90-94 km/h. Vēl viens moments, summa, kas ir samaksāta. Šī summā netiek uzskaitīta tā uzlāde, kas tika veikta mājās. Mājas pagājušā mēneša tarifs sanāk kaut kur 12,5 centi par kilovatstundu. Šeit tas netika ņemts vērā un tika saskaitīts tikai tā summa, kas ir samaksāta veicot publiskās uzlādes. Un sanāk, ka mēs tērējam 5,87 eiro uz 100 kilometriem. Ja būtu pieskaitījuši vēl sākuma uzlādi, tad, protams, šitā summa būtu daudz mazāka. Tas arī šoreiz viss. Liekam laikus, abonējam, ja ir jautājumi rakstām komentāros. Tiekamies!